kāds bija tas stāsts, kā vispār radās Madara Cosmetics? Jā, tas stāsts bija interesants. Pirms Madaras mums bija vēl cits uzņēmums, ko es jau nodibināju studiju laikā. Un tad mēs arī kopā tur arī ar Loti šajā uzņēmumā strādājām. Un tad, Loti, es redzēju, viņi paralēli tam sāka interesēties par kosmētiku. Mums, virtuvē mājās ziepju eksperimenti parādījās. Un tādas pamazām līdz tur iesaistījās arvien vairāk cilvēku. Tur cilvēki no universitātes. Un tā arī bija, ka tad 2006. gada sākumā tad, tur Pulka ielā RTU biomateriāla centrā mēs tādu nelielu laboratorijas telpu noīrējām. Vienu ķīmiķi pieņēmām darbā un sākām strādāt. Tas ir principā, es saku, tas atceroties to, tas ir šķietam kaut kas tāds brīnums un neticami, kā tas viss salikās kopā un arī cik daudz cilvēki mums palīdzēja. Un tajā brīdī arī palīdzēja neprasot atlīdzību. Arī kaut kādi cilvēki no universitātēm, profesori tur palīdzēja tur izvēlēties, kādas varētu būt aktīvās vielas, un to darīja bez maksas. Un tā, protams, viss kā tas ir salicies, man liekas, tas ir pašreiz ir pilnīgi neiedomājami, kā tas, ka tagad es varētu, kaut ko tādu, ka tas varētu atkārtoties vai sanākt tā, un ka cilvēki tur būtu gatavi iesaistīties. Bet tajā laikā tas bija vienkārši tāds, es saku tāds, zināmā mērā tāds brīnums, tāds dzirksteli, un viņš aizgāja. Ļoti veiksmīgi, man liekas, arī taimings bija super labs tam, ko mēs darījām un sākām. Tur bija ļoti daudz tādu veiksmes un atbalstošu faktoru, kas bija šajā sākumā. Cik es saprotu, tajā sākumā bija lielākais konkurents bija dzintars. Ja skatās no Latvijas ražotājiem, tad dzintars bija tajā laikā laikam vēl relatīvi spēcīgs. Tie bija vēl gadi, kad dzintars strādāja pat, manuprāt, ar peļņu. Man liekas, gan vienu no pēdējiem gadiem. Pēc tam viņi tur ilgstoši tur mocījās un agonēja. Standards, manuprāt, bija pirms tam jau, un Standards ir bijis veiksmīgs. Standards ir, nezinu, cik aptuveni 5 gadus vecāks uzņēmums par mums. Kas arī mums bija savā ziņā tāds inspiration, tāda iedvesmai, ko mēs skatījāmies, kā Standards tā kā veiksmīgi ir uzstartējis un kā tas var sanākt. Nevis tieši otrādi, jo, man liekas, daudz tādu, kāds jau to izdarīs, labāk es to nedarīšu. Zini, tur konkurence, tur neizies. Kā tas stāsts ar sievu, kā jūs tagad, jo tajā uzņēmumā, ko tu teici iepriekš, tu dibināji, viņa bija tev kā darbiniece? Mēs kopā strādājam, tas bija vairāk tāds projektu. Jūs jau bijat kopā tad jau? Jā, mēs esam kopā, jau vairāk kā 25 gadus. Tas sanāk jau vidusskolā, jā? Mēs jau vidusskolā, jā. Tas ir tā kā angliski high school sweetheart, kā tur bija tas? Jā, tā mums ir sanācis, jā. Okay. Un kā tas pašā sākumā tā sastrādāšanās, es pieļauju, tur pilnīgi, nebija tā, ka visu uzreiz pēkšņi viss pirka un tur piķis nāca un tā nebija. Kā tas bija? Galīgi, es saku, tie pirmie, arī Madaras tas sākums, tas pirmais posms bija ļoti sarežģīts, jo mēs, tajā laikā, pat ja mēs daudz ko bija liels supports, atbalsts no apkārt, tad savukārt tāda biznesa atbalsta visādas programmas vai sistēmas bija daudz mazāk. Visādi, tur jauno uzņēmēju kaut kādi atbalsti, granti vai kaut kas nebija. Un mēs faktiski savā ziņā Madaru sākām paši par saviem līdzekļiem, cik mēs tur bijām bišķi sapelnījuši ar to iepriekšējo biznesu, bet tur nebija daudz. Un arī vecāki nedaudz atbalstīja un tā. Bet bija, es atceros šito stāstu, tas bija, manuprāt, jau kaut kādā otrajā darbības gadā, ka tiešām, es skaitīju, cik maižu šķels var apēst vakarā, lai paliek vēl pāris maižu šķels, ko no rīta apēst. Tāds laiks arī bija. Tā kā, principā, viss tas resurs, kas bija, tā kā pilnībā aizgāja uzņēmumam. Gan strādājām, tur beidzām, tur gan arī katru dienu 2-3 naktī, tur cilvēki, cik paši tur, pa dienu tu izdari to biroja darbu, tad tur vēl vakarā jāsapako pasūtījumi rītdienā, un tad, pašam no rīta jāaizved tur uz Stokmanu noliktavu, piemēram.
Jā, tāds laiks bija, un tas ir laikam, tas pašais izklausās ļoti romantisks. Tas ir atkal kaut kas, ko droši vien otrais dzīvē nevarētu atkārtot. Droši vien nebūtu arī tāda spēka un motivācijas to vēlreiz izdarīt, bet mēs esam izgājuši tiešām tādam pilnīgam tādam uzsākšanas posmam cauri arī tādam, ka tu atdod visu uzņēmumu, ziedot tikai sev visu.